Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 5. nodaļas, kur 8. pantā tā mēs lasam. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā brīdī Tu mūs atkal stiprini ar šiem lielajiem nozīmīgajiem apustuļa Pāvila vārdiem. Šodienas lozungā viņš runā par to, kas ir visa evaņģēlija galvenā vēsts un galvenais centrs. Viņš mums atgādina to, kāpēc mēs drīkstam sevi uzskatīt par laimīgiem cilvēkiem. Caur to, ka mēs piederam Kristus evaņģēlijam, caur to, ka mums ir šī pieredze un šī liecība un atziņa, par kuru viņš šajos vārdos runā. Tā ir liecība par Tavu mīlestību uz šo pasauli, jā, grēcīgu, kļūdainu, novirzījušos daudzajādā ziņā no tā, kas ir patiesība un īstenība. Pasauli, kurā katram no mums ir mūsu nastas un mūsu nepilnības. Pasauli, kurā katram no mums būtu kaut kas, ko varētu pārmest. Tu esi pret to attiecies nevis ar bardzību, nevis ar tiesu, nevis ar sodu, bet ar mīlestību. Un tas mūs līdz sirdsdziļumiem pārsteidz, un tas maina pilnīgi visu. Izrādās, Tu mīli ne tikai tos, kas ir skaisti, pilnīgi, vērtīgi, bet Tu mīli arī mūs, parastus cilvēkus, ar saviem ieguvumiem un saviem zaudējumiem, ar mūsu spējām un mūsu vājībām, ar mūsu svētumu un ar mūsu grēcīgumu. Tu uzlūko katru no mums, jo Tu esi mūs radījis caur šo mīlestību. Caur to Tu mums tuvojies, un šai mīlestībai, šīs mīlestības klātbūtnei mūžībā, Tu arī mūs gatavo. Tas ir tas mērķis, kādēļ mēs esam un dzīvojam, un kādēļ Tu šajā pasaulē esi sūtījis savu vārdu, vispirms caur praviešiem, un vēlāk iemiesotā veidā Kristū. Un Pāvils šodien mums to atgādina un izceļ to pašu svarīgāko, ka Kristus par mums ir atdevis sevi un savu dzīvi, vēl tad, kad mēs bijām ļoti tālu no viņa. Ne tikai laika ziņā, ne tikai telpas un vietas ziņā, mēs vēl nemaz nebijām šajā pasaulē piedzimuši, bet viņš ir rādījis mums savu mīlestību arī pirms mēs esam savā ticībā, varējuši tam visam atsaukties, pirms mēs to esam aptvēruši. Tā ir bijusi mīlestība, kas iet visam pa priekšu. Tā ir bijusi Tava laipnība, kura vispirms tiek parādīta, un tikai tad tā nes augļus. Kungs, ļauj mums to vienmēr atcerēties, it īpaši tajos brīžos, kad mūsu sirds mūs apsūdz, tajos brīžos, kad jūtamies nevērtīgi, noguruši, kad mums kaut kas dzīvē neiet tā, kā mēs gribētu. Mūsu dabiskā dzīves izjūta ir tā, ka mums ir jāsaņemas, mums ir jākļūst labākiem cilvēkiem, un tad varbūt mēs varēsim iemantot Tavu piedošanu, un varbūt varēsim skatīt Tavu vaigu Tavā mūžībā. Bet evaņģēlijas vēstī ko pavisam citu. Tas runā par piedošanu, kas steidzas pa priekšu pat mūsu vārdiem, mūsu darbiem, mūsu apzinātai dzīves mainīšanai. Jo vispirms Tu mums pieskaries, vispirms Tu izlej savu garu, un tad Tavs gars mūsos veic šo pārmaiņu, ka mēs nonākam pie jaunām atziņām, mainam savu dzīvi, un patiešām arī ar sirdi un dvēseli Tev piederam. Ļauj mums, Kungs, šo visu pārdomāt un dzirdēt arī šajā vakarā, kad mēs gribam Tavās rokās nolikt šo dienu, ko esam nodzīvojuši, pateikties par visu labo, jā, izlūgties Tavu piedošanu par mūsu vainām un grēkiem. Un vienlaikus apzinoties, ka mēs neesam sasnieguši kādu pilnību, ar kuru mēs varētu tā mierīgi stāvēt Tavā priekšā un teikt, ka viss mūsu dzīvē ir labi. Mēs apzināmies, Kungs, cik daudz mums vēl pietrūkst no Tavas pilnības, no Tava svētuma. Bet mēs ticam tai vēstī, ko
Kristus mums ir atnesis, tai vēstī, ko apustuļi, arī apustulis Pāvils mums ir apliecinājuši. Vēstī par to, ka tu esi mūsu glābējs. Šī vārda visīstākajā nozīmē, ka tu nevis vienkārši piedāvā iespēju mums palikt labiem pašiem savā spēkā, bet ka tu patiešām nāc pie mums tur, kur mēs esam, un mūs maini un mūs glāb. Tā ir tā apziņa, kuras spēkā mēs varam arī tev uzticēt visu, kas mums svarīgs, gan sevi, gan savus mīļos, gan arī cilvēkus sev līdzās, ar ko dzīvojam kopā šajā zemē un tautā, un šajā pasaulē un laikmetā. Tā ir tā atziņa, kungs, ka mēs stāvam tavā priekšā, tavas mīlestības apņemti un apsekti, ka tava mīlestība ir mūsu pamats un mūsu drošība. Šai mīlestībai, kungs, mēs uzticam sevi šajā naktī un priekšā stāvošajā dienā. Mēs lūdzam, ka mēs varētu dzīvot vienmēr skatoties, vienmēr smeļoties no šīs mīlestības, un tad, kad tā ir ienākusi mūsos, tad tā nesīs labus augļus, un arī mēs varēsim to līdzdalīt ar citiem. Tāpēc, kungs, mēs tev pateicamies par stiprinājumu un tavu klātbūtni, tagad un vienmēr. Bet pār visām lietām mēs arī šajā vakarā tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus pats mūsos ir ielicis un mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.